Pagaid, kur tu ej tagad? Esam atnākuši uz raidījumu, uz šovu, un tas vienkārši kolosāli. Tas ir televīzijas cilvēki, vienkārši tādu to, ko viņi grib. Viņi tā kā, jo nav režisors šeit, mēs tagad divatā, bet tas ir forši. Dāmas kungi, baidās, Siperietis kamerē! Hello! Tā, varam apsēsties, jā. Stāvoju, ka es nezinu. Vienkārši ejam apsēsties. Es par dabūju iekšā no baigas. Labi. Mēs te apsēdamies kaut kāds kacis, viņai gribēja prasīt, pateicis viņai, cik viņa forši izskatās, un kad es viņai nejautāšu to stulbo jautājumu, kāpēc viņa izskatās tik labi, bet, tu tiešām... Un es pateikšu tev to, ko jau es beidzamā laikā visur saku. Inteliģentā sabiedrībā. Inteliģentā sabiedrībā. Nē, ja tu esi tendēts uz dzeltenām ziņām un lasi viņus un par to arī visu laiku gatavs runāt, tā ir cita lieta. Bet inteliģentā sabiedrībā, un šis ir jāzina patiesībā labi. Sievietēm un meitenēm nedrīkst jautāt 3 lietas. Kādas, tā kā, piemēram? Tātad, cik viņai ir vispār mīļākie bijuši, vai ir? Cik? Tātad, nedrīkst jautāt. Un cik viņai plastiskās operācijas ir bijušas, ja tāds ir bijuši. Un kāds viņai ir svars, vai viņa ir nometusi kaut kādu svaru, vai viņai pienāca kaut kas klāt. Jo inteliģenti, gudri cilvēki to tāpat var redzēt. Ko var redzēt? Ar acīm, kāpēc vēl lieki par to runāt pasaulē? Tik daudz lietas, par ko var runāt. Es zinu, bet es domāju, ka visi grib zināt, kas ir tavs maģiskais... Klausies, tagad es izstāstu. Kā tu to izdarīji? Jo es arī paskaties, neesmu nekāds šaurais kaut kāds skinny mans, vai ne? Vienmēr es bijis ļoti, ļoti foršs. Es vispār nesaprotu, kur tev kāds komplekss šajā ziņā. Bet man ir daudz sievietes, īpaši, sievietes raksta Instagramā. Iedomājies Instagramā, lai uzrakstītu, tu taču kaut kur jāatrodas, kur to darīt. Jo nav tā, ka loks uzreiz atvarās vaļā un to jāraksta. Un tagad sāk, kā jūs to panācāt? Es domāju, ja tu varēji atrast Instagramā, kā man uzrakstīt, tad arī rakstīt. Iegooglē, es gribu labi izskatīties, ko man darīt, un tur tev būs miljoniem speciālisti. Miljoniem. Kas tev piedāvās savus pakalpojumus profesionālus. Bet tu jau paši to saproti, ka tu jau esi influencer, es domāju, gan oficiāli tu esi tā kā influencer. Jā. Bet arī es domāju tā, ka īstenībā cilvēki skatās uz tevim, tu esi viena no populārākām sievietēm Latvijā. Vajag samazināt, bet tik pasnāvēt. Tu esi vispopulārākā sieviete visā Latvijā, Baibas Siperietis gavēr, vispopulārākā. Bet, un tā un sevim skatās, un domā, pagaid, ja viņa to var izdarīt, tad es var to izdarīt. Viņa ir tā kāds... Tur es citu lietu kā pielietoju, tāpēc, ka man piedāvāja aiziet trakajā pārgājienā. Tu biji arī? Jā, es biju. Garklāva Kristīna man piedāvāja. Es pusi nesaprotu, ko viņa man piedāvā. Man bija atvaļinājums, un es tajā brīdī kaut kā ar vienu ausu klausījos, ko viņi piedāvāja, ko otru nē. Es tik sadzirdēju slavenus vārdus. Pārgājiens, Zviedrija, Karaļa taka, Rojas Rodžers, Prusaks, Breidaks, Tomas Pildegovičs, kaut ko tur es sadzirdu foršu kompāniju. Es nedzirdu to, ko es negribu dzirdēt. Un tu tikai saki jā? Es pasaku jā. Bet es biju gandrīz pārliecināta, ka man nepalaidīs, tāpēc, kad es jau biju iztērējis visu atvaļinājumu dienas no radio, bet Kristīna nokārtoja tā, ka man palaiž. Viņa man zvana, viņa cik fiksi, dod personas kodu, visus savus datus, dod mums jāpērk biļetes. Un tā tik es saprotu, es esmu kaut ko apsolījis, un es ieju internetā apskatīties, un es saprotu, tie ir 120 kilometri aiz polārā loka. Nopietni. Jāguļ teltī. Kas tev droši vien, tu vispār droši vien nekad neguli teltī, vai ne? Nē, es agrāk gulēju kaut kad jaunībā, bet tas viss pietiek. Tas jau bija sen, vai ne? Lai tu saprastu, mana ideālā atpūta kāda ir? Mana ideālā atvaļinājuma diena ir kas ir tev ideālā baibā atpūta? Es braucu no vienas Grieķijas salas uz otru un dzeru šampānieti no rīta jau. Es teikšu no pudeli. Nē, pudeli varbūt var arī, ja vajag. Ja vajag, var. Tāda ir mana ideālā atvaļinājuma diena. Ne jau pa dubļiem augstumā, lietu vējā, iet pa šķembām. Eko,
Eko-bio LA tu biji, vai ne? Ak, Dievs, cik tas... Es arī gribu tagad. Tu tiek labu reklāmu uztaisi. Jā, un tajā dienā, kad es nogāju, tur bija traki. Tiešām brīžam rāpus, brīžam raudus, brīžam lamājoties, viss. Tu tiešām raudāji? Es raudāju. Bija tik traki, jā? Bija viena, Lūzumpunkts. Tur bija tā, ka visi gandrīz raudāja. Man liekas, ka katrs kaut kur apraudājās. Savu iemeslu vadīti, bet tā pa īstam, jā? Jā. Bija tik grūti, vai tas bija? Bija grūti, ļoti grūti. Bija ļoti grūti, bet tad, kad es to izdarīju, ka es stāvēju pie tā zviedru karoga, tur tajā galā, es stāvēju un es sev pateicu, es to izdarīju. Tātad, ja es to izdarīju, tad to var izdarīt jebkurš godavārds. Redz, bet tas ir, ko es tev stāstu par to visu. Tas ir pārgājiens, ko es nogāju. Tad skaidra lieta. Jā. Dāmas un kungi, ja mēs gribam nomest svaru, jābrauc uz Norvēģiju, uz pārgājienu. Var uz Norvēģiju, bet es biju Zviedrijā. Šis ir ļoti labi. Tagad tu ceļoji, vai ne? Šis ir tā kā, jūs bijat tā kā ārzemēs un tā tālāk. Un es nezinu, vai tu ievēroji, bet... Balta, jā, es ieraudzīju, jā. Balta krūzīte ir uzrakstu zilu balta. Jā, un mēs runājam, viņi runā par apdrošinātu. Tu jau droši vien biji apdrošināts. Mēs visi bijām apdrošināti, ok, tas ir svarīgi. Tev ir bijis kaut kādi negadījumi vispār, gan mājās, vai vispār nekā? Mājās? Mums taču zibens iespēja mājā. Jā? Jā, no labi, ka bija Kreiso vai labo kāju? Es futbolists. Tu teici, es neesmu tik inteliģents. Tur bija ļoti skarbi. Jā? Ja nebūtu apdrošināšana bijis, būtu baigi bēdīgi. Sakārtojās, vai ne? Jā. Man mājās ir plūdi bijis, vienkārši truba pārplīs panāk. Iekšā, bez saliem un kaut kā tam līdzīgi. Jā, bet zini kā, ceļojumā vienmēr spērku apdrošināšanu ar cerību, ka nekad es viņu neizmantošu, protams, kā normāli cilvēki. Nevis tā kā samaksāts, es gribu atsist to naudu, liekat mani klīnikā, lai es visu... Šidā tēmā. Bet, starp citu, braucot pārgājienā, protams, mums visus apdrošināja. Un kā par nelaimi, dažas dienas pirms tam es satiekos ar apdrošinātājiem ballītē. Un viņi kaut kā, kā tu esi īstenībā tas arī uzvelk tevi. Ka tev visi prasa, tu tiešām esi gatava, tu tiešām esi, un viss tādā dramatiskā balsī. Un arī tie apdrošinātāji man saka, tu esi gatava. Protams, ka es neesmu gatava. Kā es varu būt gatava? Bet es tā kā, jā, bet tur mums jau ir apdrošināšana. Tu jau īstenībā nezini, kas tur būs. Jā, es saku, mums ir apdrošināšana. Ja kas, tad helikopters, viņš saka, nē, helikopters. Cik tālu nebrauc? Nav nekāds taksis jums tur. Nopietni. Protams, helikopters brauks tikai tad, kad tu būsi salauzta kāja, vai tu būsi jau pa pusē nomiris. Bet nevis tā kā, es vairs negribu, ja tam brauciet šurp pakaļ. Tā napnika. Un to man saka apdrošinātāji. To tu gribēji teikt, ka tu raudāji vienu pati, ko es varu izdarīt, vai salauzt roku vai kaut ko. Tu zini, tas ir brīži, ka... Tu domāji, kaut ko varētu. Bet, ok, labi. Zvans, atvainojos. Jā. Baiba? Es tagad īsti. Oi, foršs. Tas ir man. Labdien. Tas ir man. Visticamāk, ka ne man. Šeit jums zvana Āna no apdrošināšanas uzņēmuma Balta. Balta. Cik super. Tā kā tu esi ievērojis? Aicinu jūs pieteikties un iepazīties īpašumu un ceļojumu gada apdrošināšanai 2-1. Unikāls piedāvājums par unikālu cenu. Paldies. Viss sakārtot. Labi. Mēs esam apdrošināti. Mēs esam apdrošināti. Es ir piedāvājums par mājas ceļošanas apdrošināšanu. No tā kabineta mums Pret Sviedriem viņi neko nevar apdrošināt. Bet klausies, mēs drīz iesim virtuvē, mēs gatavosim šodien, mēs gatavosim sev aicinot tev pateikt, ka mēs zivs gatavosim. Man ir garnēls, jūras ķemītis un mēnce, tomātu mēce gatavosim. Jūras ķemītis. Arī, vai ne? Izgrūdies. Tu esi tāda krutā, tad es jau tev nevarēju vienkārši sīķis uzlikt priekš tevis. Es tikai tev garšo sīķi, ir super kolosāli fišī. Man garšo sīķi. Vai ne? Starp citu. Ja kas visgaršīgākā sīķi, tu zini, kur ir? Amsterdamā uz ielas skatījās, viņi dotajā uz tāda papīra šķīvīša, tad viņi vēl tādu gurtītas. Nē, ķertu, svaigi ķertu. Neesi Amsterdamā ēdis. Amsterdamā uz ielas, ja? Jā, ļoti. Tu esi droši, ka tas bija tas, ko tu redzēji? Jā, es vienmēr Amsterdamā uz ielas ēdu šīkīti. Tu bieži brauc uz Amsterdamu? Jā, tāpēc, ka man meita mācās Nīderlandē. Jā? Jā. Forši. Jā, mazā Hermīna mācās Nīderlandē. Mazā Hermīna. Hermīna gulēja tajā pašā gultā, kas ir...
Tā bija Griete. Tā bija Griete, kas gulēja tava dēla gultā. Kanādas. Jā, no Kanādas. No Kanādas. Bet vispār mēs iesim tūlīt virtuvē. Jā. Tev ir labi, mēs iesim vēl turpināt, runāsim tā tālāk. Bet dzīvē vispārīgi, tu esi apmierināta? Nu, kaut kā pagaidām, jā. Pagaidām, jā. Nē, zini kā, nedrīkst Dievu kaitināt tā. Es arī parasti tā skaļi nesaku. Es tā, latviešu tādā manierē, ka ir okei. Tu negribi tā kā, viņi jau nevar nomainīt, piemainīt, ne jau tas, ka viņš jau tās domas jau arī saprot. Jā, bet es tāks, man nav par ko sūdzēties. Zini, par gati varētu vienkārši kādreiz, bet viņš man atsūtīts no augšas vislabākais. Nopietni? Es domāju, ka vēl pēc visiem šiem gadiem, tas ir baigi mīļi. Kas ir šitiem gadiem? Pagaid, cik es viņu zinu? Šitie gadi ir dafigā. Mēs esam pazīstam vairāk nekā 20 gadus. Vai ne? Jā. Un tagad arvien kaut kā mierīgāk tā kopdzīve, jo tu sākumā gāja visādi. Divi cilvēki, ka it īpaši viņiem ir normāli raksturi, ka iet kopā, man liekas, viņi domās ir gatavi uz visu. Tāpēc, ka mēs taču neesam kaut kādi galērti tādi no leduskapa izņemti. Mēs esam tādi riktīgi čurkstoši gaļas gabali no palnas. Varam ar apdedzināt. Nē, mēs abi divi esam stipri retorikā, ja kas. Bet tu krieviski, latviski, angliski, itāliski, bet tu visu met ārā, ja? Nē, itāļu valodā es droši vien nelamājos. Man liekas, itāļu valoda, pat lamājoties viņa ir skaista. Jā. Ja baigi vajag... Smagu vācu vārdu varētu iemest iekšā, jo viņš ir tāds... Man redz, meita mācās Berlīnē, un viņa tā kā ļoti labi pārvalda vācu valodu. Un man patīk vācu valoda, īstenībā. Bet, ja baigi vajag tā riktīgi, tad, protams, krieviski vislabāk ir. Tad tur var tā, ka... Par mātēm, par... Oi, tu labāk tavu nezināt to visu. Tur ir tik... Par hurma? Tu neprasi, bet lamāties es protu, kā par krievu zaldāts. Pankūkām, jā. Beidz, protams. Viss nāk ārā, jā? Kad vajag. Tu nevarēji vien šitā nekad nedarīsi, teiksim, nelamāt? Nē, priekškām nav ne tāda situācija, nevajadzība. Tu varētu man uzticēties 100%, ka mēs uzliksim pī virsū, bet varētu arī man neuzticēties. Nē, es neteikšu. Tiešām es neuzticēšos. Es arī man neuzticētos. Man arvien vairāk un vairāk liekas, ka nevajag lietot tos nejaukos vārdus. Tāpēc, ka man liekas, viņi kaut ko piesāriņo gaisu vai kaut ko tam līdzīgi. Jo ir taču, kas? Ezopa valoda. Kas ir ezopa valoda? Ezopa valoda ir tā valoda, kurā tu vari izteikties daudz tēlaināk un spēcīgāk. Un, ja tu lieto literārus, skaistus vārdus tikai pareizajā kontekstā ar pareizo attieksmi, tā ir ezopa valoda. Pagaid, tā kā ezopa, tā kā... Es gribēju prasīt stulbu jautājumu, tā kā... Protams, ka es zinu, ka tas ir no ezopijas. Ezopamatānijas. Ezopamatāmija. Jā, tu bija pēdējo reizi atvaļinājumā, ne? Tur ir kolosāli. Es biju. Klausies, varbūt mēs jau varēsim virtuvē arī turpināt papļāpāt. Jo tur mums nav klusā virtuve, kur mēs tā kā nedrīkstam pļāpāt. Bet tad kādam tāda ir? Gan jau ir tā. Gan jau ir. Zini kā, es atbraucu uz Latviju, zini kā, varbūt ne tik daudz virtuvē, bet pie galda bērniem bija mācīts padomu laikos, laikam, ka nedrīkst runāt, vai ne? Pilnu muti nedrīkst runāt. Ar pilnu muti, bet arī, man liekas, Ādam, es esmu baigi ievērojis, ka tas ir mainījies, cilvēki runā vairāk, jo, man liekas, arī pieaugušie cilvēki, arī, kad sāka restorāt, man liekas, Latvijā savādāk nekā ārzemēs ir tāds klusums. Tu aizbrauc uz Ameriku vai tu aizbrauc uz, Itāliju, tur cilvēki uzreiz, mums pēc otra vīnglāzes, apmēram, tad sākās, kad cilvēki... Jā, bet īstenībā, tā kā mentalitāte... Ejam uz virtuvi, jā? Ejam uz virtuvi. Tu vadīji raidījumu, es biju viesis. Atceries kaut kādu? Es neatceros, kā jūs... Tur bija kaut kāda...
Jā, pirms Covid. Nu, viss bija pirms Covid. Dzīve bija pirms Covid. Pirms un pēc. Pirms, jā, tā kā. Nē, ja īsi pirms, tad es atceros, jā. Nu jā, tu biji tāds. Kā tu, ja īsi, un ja bija ilgi pirms, tad tu neatceries? Nē, Bet tad atmiņa jau bija kaut kā. Pits laiks, atceries? Nē, tas jau bija sen. Nu, Pizza man par TV. to. Pizza TV laiks, tas jau bija pareizi. Es jau vispār aizmirsu. Pareizi, to arī. Pizza TV. Tur mēs visi iesākam. Tu droši vien biji Kurš bija pirmais? Tu biji vai es biju? Es pēc pusgada atnācu. Es nezinu, cik tu. Bet tu biji kaut kā. Jā, man liekas, jo Pizza TV bija pusgadu, un es tad jau atnācu. Es atceros, ka tad parādījies, tu biji tāda diezgan skaļa priekš tiem laikiem vispār. Tagad jau visi pieraduši. Tagad es esmu klusu salīdzinoši. Jā. Bet tu biji diezgan tāds skaļa, un tu teici to, kas tev bija uz mēles, kas bija riktīgi forši, un cilvēkiem tas patīk. Bet mēs, un man liekas, tu arī biji manā šovā tajā laikā, bet to es arī neatceros. Lūk, to sajūtu es atceros, jo tāpēc, ka es arī stāvēju pie kaut kāda šitāda galda, to gan es atceros. Man tas pirms Covid, īsi pirms Covid, tas redzījums, kā reizi mazāk atmiņā. Jā, un tad bija, kad mēs gemusāmies, tu filmēji ģimenes kaut kādu pasauli. Jā, tas ir tas redzījums, kas īsi pirms Covida bija. Tas bija īsi? Tas bija burtiski mēnesi pirms. Okay. Es ļoti labi atceros, jo man pēc tam bija dzimšanas diena un pēc tam aizkopēja pasaules. Jums bija ātri. Mana dzimšanas dienas 4 raidījumi dienā, vai ne? Jā, un man dzimšanas dienas balva bija pēdējā balva Rīgā. Tad aizcirtās durvis ciet, man kleita vēl palika durvīs 2 gadus. Un šitās tā kā. Jā, bet visi bija baigi priecīgi, ka paguva izballēties. Tā bija laba balīga. Šitā bija. Paldies, ka tu man uzaicināji. Tas bija tā kā vārda dienā, kas gāja garām, varēja nākt. Skaidrs. Labi, aiziet ar to. Ko mēs šodien ēdam? Kā mēs jau redzam, man šeit ir tomāti. Tu gribi lietot bekonu vai negribi lietot bekonu? Tu garšo zivis ar bekonu? Nē, es nekad neesmu zivis ar bekonu, bet kāpēc mums ir ciedra rieksti? Pastāsti. Kāpēc ciedra rieksti? Jo tev būs arī salāti šeit jāizstāst. Šitā. Ok, darīsim tā. Ko es lai daru? Es tev iedošu darbiņu. Šeit ir pancetta, tas ir tāds itāļu bekoniņš, varētu teikt, ja? Mums šeit ir tīģegarnās, es vienkārši gribētu, lai tu viņus ietini. Labi, es nekad tā neesmu darījis, es pamēģināšu. Jā. Tagad, ja kaut kas paliek pār, mēs noliekam maliņā. Šitā, tu vienkārši ietīt kā mazulīti sagā. Vienkārši ietīt kā mazulīti sagā. Pirmo reizi šitā daru vispār. Es druskuņi sviestiņiem ietiekšu. Aiziet. Tad doma bija, kāpēc esmu tagad prasīju, vai darīt ar bekonu vai nedarīt, jo mums reāli viņas ir jācep. Pirms tam, ja mēs gribam, lai tas bekons paliek tāds brūns, apcepies. Jo es šitā neesmu darījis. Es esmu pie tevis atbraukus, lai arī kaut ko iemācītos. Nevis, lai tikai tarkšķētu. Lai tarkšķēt ir labs vārds vispār. Man patīk uz vārds. Tarkšķēt. Jā. Un tad mēs uzliksim tās garnās, lai viņas tad cepās. Jā. Pārējais, kas paliks pāri. Mums vēl šeit ir jūras ķemītes. Tās ir ļoti. Jā. Es teikšu godīgi, kad es viņas dabūju. Viņas nav pat svaigo, es viņas nopirku saldēts. Lai arī parādītu cilvēkam īsumā, kad veikalā visur saldētas. Nav iebildumi. Ir lietas, kas labi saldējās, un ir lietas, kas varbūt te ir forši, ja man šeit kamera ienāk iekšā, pasties, kā mums šeit jau sāk smūki. Jā, lai viņi filmē. Bet es vispār pirmo tiešām, un tā viņi šitā pasaulē dara, jā? Ko dara? Ko garnels ar bekonu cep. Baiba, pofīgi, ko viņi dara pasaulē. Ko viņi šeit dara, ko mēs šeit dara. Labi. Es vienkārši krāju receptes. Labi. Tu uzkrājēji, jā? Zini, kā ir ar vecumu cilvēkiem patīk paēst garšīgi. Tagad kāpēc? Ēšana ir vecu cilvēku. Es atvainojos? Jā, bet es zinu, kas ir baigi. Es jau pateikšu vienu lieku, ko mans tētis teica. Es īstenībā tagad mans tētis ir aizgājis jau 5 gadi, un kaut tādu, tu viņu arī, man liekas, tu pat dejo. Es viņu nesatiku, bet es redzēju tavus postus, un es sapratu, ka viņš bija īsts cilvēks. Jā, viņš forši vīri, bet ko viņš teica? Viņš teica, nekad nesaki, ka tu esi vecs.
Bet es arī neesmu teikusi, ka Pagaid, tu nu pateici, es teicu, ka ēšana ir vecu cilvēku seks. Tāpēc mēs jau nē. Mēs jau neesam tā. Šitā. Nē, bet tu arī nevajag. Un arī man nepatīk, ka cilvēki ar ko nu es jau vecs. Nu, fuj, tas vispār garām. Ok. Pietiek. Pēdējais, ja? Jā. Jo man tā panna jau sāk degt vispār, Heidi, kas te ir? Mēs šitā visu apcepsim, un es visu jau ņemšu ārā, ja mēs negribam garnels nevajag pārtiek, un šitas pārējais mēs iemetīsim iekšā mērcē. Bet šitie dos, šīs garšīgās garnelītes dos tādu garšu bomba klāt, šeit ir sāli pat nepieliek klāt. Tas bekons ir sājuši. Bekons ir sājuši. Tādēļ jādomā visu laiku, kad gatavo, kur ir sāls, kurš nav, viņš te ir. Mēs ir drusciņ dūmots un aizgājuši. Ko lai dara? Nekas. Mums ir pavicināšu. Viss būs labi. Tagad es teicu, mēs taisīsim zivis. Bet viss būs tomātu mērcē. Man šeit ir... Nē, pareizi, mēnces, kurš starp tomātu mērcē. Kurš tā tu dod? Mēnce ir jau tas... Tomātu mērcē, jā. Jā, nu, šī nebūs, varētu teikt, nebūs īsti latviešu recepte. Šitā vidusjūra, jā? Šitā ir mana recepte. Nu, varbūt viņi kaut kur... Rādi, nu. Bet es domāju, ka viņš ir jau arī kaut kur ar visām mizām, ja mizām Pipari, šeit ir, es atradu veikalā. Jāzāģē klāt? Zāģē. Es šeit pilikšu klāt drusku sāli. Jā. Un tu pipari, vēl, patrako. Daudz, jā. Patrako, baibiņa, patrako. Kādi pipari tev mīļākie? Man, piemēram, kajens patīk. Bet tas būtu no tiem pipariem. Tu gribēsi kajens, man ir čili pipari. Nē, nu labi. Beru klāt raudeni. Patīk tās maži? Jā, man viss patīk. Tev viss patīk? Man patīk viss. Man šeit ir drusiņ čili pipari. Man kādreiz likās, ka man negaršo lakricu, bet tad es pagaršoju labu lakricu, un tad man viņi iegaršojās. Tev patīk asve nepārākās? Nē, nepārākās, bet es nogaršoju vienreiz ļoti, ļoti labu lakricu, un tad es ņēmu savus vārdus apakaļ, ka man tomēr patīk lakrica. Un tad man likās, ka man datelis ir pa saldu. Pa saldu? Man likās, bet tad man atveda no Dubajas tika labas datels, un es atkal ņēmu savus vārdus apakaļ. Un tad tu sāki ēst... Nē, es nesāku viņas ēst, bet es tā es vairs nesaku, ka man negaršo vairāk viņas. Un tā izrādās, ka viss garšo, ja viņš ir labs. Nu, bet tā jau ir. Tur ir labas olīves, sliktas olīves. Jā. Labi, pagaid, Tu esi Latvijā ir redzējis, labi ka- kartupeļi un slikti kartupeļi. Jā, ir arī tādi, nu, ko var sacūkot vienkārši. Nu, ir, piemēram, cilvēki, kas māk sacūkot, pat olu nemāk uzcet kārtīgi. Bet daudz tādu, kas tādēļ arī šādi veidi raidījumi un tā tā. Palīgā, Ok, klausies. Šī pusē man šeit būs, es no manas Šeit puses. dārzeņi. Šite būs zivtiņu un Jā, zivtiņu ok. recepti, un šeit mēs taisīsim salātus. Mums šeit ir salātu miksas vienkārši. Jā. Šeit mēs liksim, mums te ir bumbieris. Jā. Tas ir bumbieris, tas Es ir kaut kāds redzu. skaists, eksotisks Man tagad viņš bumbieris. jāmizo? Viņi vai, es domāju, ka varētu. Tu gribi mizot? Nē, Es domāju, vienkārši griežams, kāds gabaliņš tu gribi. Vai tu Jā, gribi ok. viens daiviņš, vai tu gribi smuks gabaliņš. Un liksim pekandrieks, kur ir Tu man ļauj ķirbe. rīkoties. Es tev ļauju rīkoties. Un mēs vēl liksim šeit ir ļoti garšīgi gorgonzola. Iztēlosimies, ka mēs esam saimniecības. Gorgonzola, bumbie. Kāzās. Mēs esam uzaicināti kāzās par saimniecēm. Šitā! Tu gribi? Labi. Mēs būtu labs tandēms, ne? Jā, Baiba. Es nezinu, vai tie viesi būtu pārēdušies, to es netādu teikt. Bet mums būtu jautri. Un es domāju, ka, ja Mēs, mēs... protams, arī drusku iedzertu. Es tikai 9 gadus nedzeru, es nezinu, ko es darīšu tagad. Kur tu dari? Es zinu, ko tu varētu darīt. Tu varētu vienkārši iedzert par mani. Ja? Nē, man liekas, tā ir klasika, ka saimniecības taisa kāzām cienestu un paši drusciņi arī pasavinu. Tu to saki tagad, tu esi viena no slavenākām, laikam, kāzu te vadītājiem, Es esmu milzīgi pieredze. Es nevaru teikt, ka es esmu slavenākā, bet es esmu daudz kāzās bijusi. Un? Tur es esmu forši. Tur ir forši, bet ir bijis šitā te, kad saimniecībā iznāk ārā tā kā,
Žopā varētu teikt, vai vispār. Visādi. Ja? Ok, klausies, tagad, kur man ir mēnce. Man tā mēnce, es apbēršu ar sāli un pipariem. Un vienkārši gatavošu viņus uz neko daudz vairāk. Cik garšīgs bumbieris, ja kāds. Kur man pipari? Ir labs, vai ne? Jā. Man viņš likās baigi interesants un tāds smuks. Forma. Tāda dabūja vispār. Vai ne? Jā. Es lielveikalā. Neteikšu, kurējā, jo varbūt tā, ka Viņam kāds... nemūtā. Šito te... Bet viņiem ir iespēja, Jā. vai ne? Ok. Veikals, kurā ir šitādi bumbieri, mēs esam gatavi influencēt. Pagaidām, par cik nav nekas samaksāts. Labi. Zivtiņi, sāls, pipari, garneles. Jā, man viņas ir attīrīts, tikai atrad vienu neattīrīt, to mēs ātri. Parād, kā tu darīji. Redzēt, cik es ātri to izdarīju. Oi, nu tas ir kā trūka, ka tu lēni to darīji. Mēs ar UFO, mums bija garneļu tīrīšanas konkurss. Okay. Tagad, vienkārši, ko es gribu izdarīt, es jau izstāstīju. Tas bija šeit, viņš te arī bija. Te bija pašā pirmā raidījumā bija UFO. Jā? Vajadzēja man saukt, jo es visu, ko sāku, tas turās ilgi. Piemēram, es biju pirmā pircēja veikalā Jiskās. Kurā veikalā? Jiskās. Nopietni? Nopietni. Pirmo čeku Latvijā izsita man. Es zeķis pirku. Tu esi droši vien laimīgi, kad es tev neuzsitu par elkonu, tā, ka tu ar nazi rādīji visai Latvijai, kā tu nazi liks pie sava. Es zinu, ar nažiem nedrīkst ar nažiem. Visus tos bumberus nelikšu tur iekšā. Labi, Baibe, tev garšo saulē kautē tomāti? Jā! Tev garšo artišoki? Nu jā! Kur man artišoki? Man pilnīgi viss šeit garšo. Tev garšo olīves? Man viss garšo, ko es te redzu. Tad mēs taisīsim tādu, nevajag pārāk intensīvi, bet šeit man ir iekšā mērcītē, mēs liksim saulē kautēs tomāts. Un šeit ir olīves ar visām mandelēm, tos mēs ieliksim iekšā. Mēs vienkārši taisam garšīgu mērcīti. Un tajā garšīgā mērcītē mēs liksim tās zivis. Tā mērce vēl nav tur iekšā. Uzliksim vāku visu. Bet tā mērce, kaut kādu laiciņu viņai tur būs. Nu, bet ne jau baigi ilgi, jo viņi jau... Nē, tāpēc man patīk zivis taisīt. Viņas ātri var uztaisīt un miers un bērziņš. Miers un bērziņš. Redz, ka tev bumbieri garšo, bet, teiksim, dārzeņi, zivis, kaut ko izslēdz no ēdienkartes, ko... Davai, miltus. par šito nē. Es gribu zināt, es pats mēģinu kaut kādīgi, zin kā... Nu, beidziet. Iet uz sporta zālēm, vingrojiet. Aizejiet pie... Tad tu gāji uz sporta zāli ar personīgo treneri, ja? Nu, vispār es arī pirms tev pārgājienu gāju. Bet man tas noderēja. Bet es vēl vienreiz saku, ir tik daudz uztura speciālisti, ir tik daudz visādas aplikācijas. Nu, bļāviens, ja tu gribi, tu atradīsi un viss, jo tāpat, piemēram... Bet tas jau, te jau pat tālāk nav kā mēs zinām, kad pilna Latvija tagad ir ar sporta zālēm. Ritīgi, vai ne? Bet tas jau nav vienīgais. Ir jābūt tas mindsets, tā doma, ir jābūt griba. Tas nav tik vienkārši. Zini, kas cilvēki vislabāk nomet svaru? Kad viņi iemīlās. Tas ir vislabākais veids. Bet, diemžēl, baigi bieži iemīlēt, es arī baigi nevaru. Tā kā var mēģināt šito metodu. Un es pats lieku klāt arī šito. Jā, tu pat... Kur tu domāji? Pieaicinam vienu siedlicēju vai ko? Nē, tu pat pamācīs, kā to darīt. Nu, paņem pirksti, bet zini, kā viņš ir tā kā, kas ir forši īstenībā ar sieru. Daudz ēdienas īstenībā, viņi garšo daudz labāk, kad ir istabas temperatūrā, nekā, kad pat aizno no ledskapa, ne? Un tas ir tieši tas pats ir ar sieru priekš šiem salātiem, viņš būs vienkārši garšīgāk. Protams, nevar visu dienu turēt. Es pie manas mērcīs, ka pieliku nedaudz vīnu. Tātad man šeit bija apmēram tāda pusotru, tāds 2 buļģis tomāti. Tiešām viņš neizgaro? Viņš izgaro, jā, jo es viņu nevaru dzert. Es viņu varu ēst. Es nedzeru 9 gadus, bet es gan. Nē, mēs viņu vienkārši izgrozījām. Tev kas tev bija, kāpēc tu pārstāji? Zinu, ka pa daudz, zinu, kā tā teiksim. Vīnu pa daudz vai vienkārši? Nu, vispār pa daudz. Es teiksim, varu teikt, ka es biju tāds alkoholiķis, kur īstenībā, bija jāapstājās. Zini kā, daži var, daži nevar, un labāk, ja zini, ka nevar, es to ieteiktu daudziem. Ja nevar, tad nevar un nevajag.
Ja tas nav nekas labs, tur nav beigās. Jā. Nu, labi, es zinu, ka ir. Citi. Nē, es priecājos, ka citi var. Es vīnu pielieku klāt, jā? Ļoti forši, man šeit vārās. Jā. Es tagad gribu pieliekt klāt, man tur būs, es šo grilēto papriku dosim beigās, bet es lēnā garā sākšu likt savu zivi klāt tur. Ja? Un sāksim ar mēnesi. Es likšu šobrīd... Labi, tagad tā mērcē ir jābūt jau tādai gandrīz ēdamai un gatavai tad tikai to zivu iespēt, ja? Okay. Un es atceros, ka es vienu lietu izdarīju. Pirms atnācu, es tās garnāls tīrīju, ja? Es noņēmu čaulas nos, un tad es tās čaulas ieliku katliņā. Buljoniņš tagad būs. Ar ūdeni nedaudz, un es uzvārīju. Un es domāju, ka mums tur pietiek. Jā, es dzirdēju, ka to buljoniņu arī pēc tam var izmantot. Tad es šito te buljoniņu šeit uztaisīju, redz, kur var redzēt, ka te garnāls ir un tā tālāk. Un vienkārši izmantojam, tas ir tas, kā saka, zero waste, ja? Tas jau nav tā kā waste vai waste, tā kā šeit waste. Nu, tas tā kā nemest ārā. Ja? Es zinu, kas ir zero waste. Jā. Es zinu, es esmu tajā kampaņā iekšā bijusi. Jā? Un šitā mēs vienkārši uztaisīsim garšīgi. Tagad skatāmies, ko mēs darām tālāk. Man šeit ir... Mēs baigi šķirojam mājās tagad, baigi. Baigi šķirojat? Ko tik mēs nešķirojam. Tur tā, ka visa virtuve vienos grozos. Šito mēs tur, šito tur, bet īstenībā nav tik grūti. Liekam iekšā. Jūras ķemīts, liekam iekšā. Tur tas iesas garšīgi. Liekam iekšā parastās garnēles, kas mums bija. Nevajag viņas pārāk ilgi, bet šobrīd mēs viņas liekam iekšā mūsu tev arī tik daudz buljonā un paņemam mūsu garnu. Čili, tu pats viņus audzē? Jā, es viņus pašs audzē veikalā. Jā? Nē, kaut kas jau aug arī. Mēs šeit būvēsim siltumnīcas un darīsim visādas lietas šeit Gurmando, bet šobrīd viņa nav. Liekam šo te visu pa virs ar visu bekoniņu. Eitu nost. Tu man ļoti labi ideja iedevu svētkiem. Nu jā, mēs it kā taisīju ēdienu tikai priekš tevi. Es nemāju baigi mazās porcijas taisīt. Un vienmēr tā doma, ka kaut ko gatavo garšīgi, kāpēc neuztaisīt pietiekam daudz, lai paaicināt labus cilvēkus. Jā, tieši tā. Vai arī rītā paliks pāri bez tiem labiem cilvēkiem. Arī var tā. Un arī parīt, vai ne? Man īstenībā ļoti tagad darīsim tā patīk labus cilvēkus paaicināt. Ieliksim šeit, ieliksim vāciņu par visu. Tā, es aiztos. Viņš sāks drusciņ tvaicēties. Ok, labi, es sapratu. Baibetais salāts. Mēs pārliksim uz tā, šis mūsu darba bļodu. Mēs pārliksim šo te visu uz turieni, jā? Skaistajā. Lai ir skaisti. Jo tiešām ir skaisti draugi. Šoreiz mēs netaisīsim mērci tā kā atsevišķi mērci. Mēs viņu taisīsim, kā vienkārši uzliesim olīveļu un balsāmeto etiķu un vispār. Klausies, šitai zaļam ir tev tavām zivīm domāts? Kālas? Vai maniem salātiem? Nē, nu tu gribi to zaļums arī likt klāt. Nē, nu es tev jautāju. Man šeit vēl ir baziliks, ko mēs varam... Mācos. Tu mācies? Jā. Bet tu jau labi gatavo. Es arī esmu bijis tavā mājā kaut kādā šovā, man liekas. Nē, tas bija vienkārši dzeršana. Tas nebija šovs. Tas bija vēl pirms tiem 9 gadiem. Tad pareizi. Jā, un tad no rīta tu pamodies un cepi omleti, un es sapratu, ka L.E. ratā viņš pat omleti labi taisa. Nē, es sapratu, ka tu taisītu ratatuju un bujabēzi labāk par mani. Bet tu uztaisīji tādu omleti, kādu es nekad dzīvē nebiju tādu ēdusi. Nopietni? Tu to atceries. Tas ir forši dzirdēt, tas ir baila, paldies. Es tur drusciņ laimot, ka tas ir forši. Gan Mārtiņš Rītiņš, gan es, gan daudz šepavāri, kad mēs testējam kaut kādus jaunus pavāru, kas nāk, teiksim tagad šefpavārus, tad īstenībā viņiem vienkārši pasaka, ka viņi domā, ka viņiem ir ok, ja mēs tev iedosim kaut ko gatavu. Viņi saka, jā. Nu, ka iedod melnā kaste, tipa kaste noliek, un tur ir 5 olas, un varbūt siers, sviests un viss. Jā. Jāmāk uztaisīt omleti. Un vienkārši pasaka, uztais omleti. Un tad tas ir tik vienkārši, bet tik sarežģīti, lai uztaisītu, nu, teiksim, franču omleti uztaisīt. Nu,
Es vēl, ka mūsu nākamā šovā būs jātaisa franču omleti. Toreiz, laikam, tā bija franču. Jā. Oi, tas bija labi. Un tā ir štelle. Tas varbūt ir skaisti. Man tagad būs tik Šitāds, ja? uz stāndziņas, jā. Te ir otrs gadījumā, ja tā viena pazūd. Tik traki. Tik traki jau nebūtu. Tā, bērni ir izauguši. Jā. Tu esi, cik ir gadi? Hermīne ir 17 un Grieta ir 24 un Grieta mācās Berlīnē, kino zinātnē, kino mākslā laužās iekšā. Jā. Un Hermīne savukārt mācās skolā Nīderlandē. Viņa bija apmaiņas. Tā nebija apmaiņas programma, tā bija vienkārši programma, kurā var aizsūtīt savus bērnus uz ārzemēm mācīties. Jā. Un viņi ļoti gribēja. Saucās programma Youth for Understanding. Jā. Un tas bija tāds pēc Covid laiks. Mēs domājam, labi, uz Ameriku nesūtīsim, jo tur būs grūti aizbraukt viņai pakaļ. Atkal trešais vilnis atnāk. Trešais. Jā. Izdomājām, ka Nīderlanda būs laba vieta viņai. Jo tur var mašīnu aizbraukt. Ne pārāk tālu. Un nav pārāk tālu. Un jums jau patīk aizbraukt uz atpūsties Un tur cilvēki labi, jā, ir. Un tur viss ir forši. Un mums tur ir arī mana krustmeita aizprecējās uz Nīderlandi. Aizprecējās? Jā, iepazinās Stradiņu universitātē ar studentu medicīnas. Un aizprecējās. Un mums tur sāk veidoties jau tāda, kā es saku, tīri ģimeniskas attiecības. Kolosāli. Un Hermīna aizbrauc tur, nomācījās gadu, atbrauc apakaļ, bija baigi tāda saskumusi. Tu vari runāt nenormāli daudz. Saskumusi, tu man prasīji. Es jau negribēju, teiksim, romānu. Tev neinteresē? Nē, man interesē, es vienkārši domāju, ko es gribēju teikt. Tev bērni tagad ir tā kā nolikt vietā, viņi ir tā kā izauguši, liels meitas un tā tālāk. Un tagad tur savu veco vienkārši varat kaut ko tagad dzīvot dzīvi, ne? Dzīves takas blakus gājējs, viņš man ir. Viņš ir vecais. Viņš ir dzīves takas blakus gājējs. Viņš labās takas gājējs, ja? Dzīves takas. Dzīves takas, bet labas takas. Sliktas mēs neejam. Tikai šitā, jā. Un tā taka vienmēr iet taisa, ne pa labi, ne pa kreisi. Ir visādi bijuši, ir arī kāpumi, kritumi, kalni un lejas, bet kopā turamies. Šķirās reizēm uz tiem, un tad iet atpakaļ, un jā, tās takas ir forši. Tādā vecumā, ka šķiršanās, man liekas, ir nenormāli sarežģīta, ķēpīga lieta. Tā ir ķēpīga lieta. Bet tur mēs nerunāsim, šitas izskatās skaisti. Ciedrieks vēl iekšā varam izdekorēt. Es domāju, pēc mums salātiem mēs ļoti... Man tur apakšā jau daudz tie riekši. Ļoti vienkārši, man šeit ir ļoti labs balsāmiko etiķis, ja? Tas varētu uztaisīt. Par cik? Šis konkrēti, šī mazā pudelīte maksāja, man liekas, 18 eiro. Tomēr ir vērts pieredz par 18. Ir, zin kā, tā kā es teicu, es pat paskaties, kādreiz, kā viņš arī pila ārā, viņa nepila kā, es varu parādīt, kā vienu, varbūt netika. Tie tā kā līme, tie? Es paskaties, kā šis tek, vai ne? Šis ir vienkārši, arī normāli, pa 6 eiro, jā. Bet paskaties, šis ir vecāks, man liekas, šitam ir 12 vai 15 gadu, un pilnīgi kā sīrupiņš, un iet pagaršo. Kanādas kļavas sīrups. Gandrīz, tā kā, Tas ir labs, ne? Tas te var vīna vietā, jo ielēja pa glāzī, nevar. Ielēja pa glāzī. Ir bišķiņ tāds arī tāds, jā. Ir labs. Šitos vēl neesam mēģinājis, mēs bijām Grieķijā, es nopirku, jāpaskatās, kas tas ir? Tur ir labais. Tas jau baigi strauji, ja te burbuļojās. Izskatās rīktīgi. Tur nevajag to ķinzu? Šitā? Jeb koriandru. Pētersils ir bazilikas pilkšu klāt. Tu koriandru lietas? Šitādiem ēdieniem? Šitā nē. Ja tas būtu vairāk uz tādu Meksikas vai tādu, teiksim, Kaliforniju. Man viņš ir, es varu likt klāt. Man ir aizliegts likt viņu ēdienos. Gatavi negaršo, jā. Ja viņš, protams, padomju vīrietis, viņš saka, tur ir blaktis. Tas ir tas, kas... Tas ir tas, kur daudziem ir tāds smaržs sajūta. Tā ir blaktis. Kā izskatās mūsu mence, kas ir te apakšā? Mencei bišķiņi jāsāk dalīties, vai ne? Jā, viņi jau sāk diezgan smuki dalīties. Ir ok. Un var redzēt, kad viņi būs. Tu gribi pagaršot? Protams, svēta lieta. No palnes pa taisno. Jo mēs taču atceries, mēs varam arī būt kāzās par saimniecītēm. Saimniecītēm? Jā. Pret rītu mūs izdancina.
No? Kā? Karsts, bet... Labi. Labs. Es varu slēgšu ārā, es domāju, tās zivs ir vienkārši Jā. ideāli, ne? Mēnes ir baigi labā. Viss labi. Viss labi. Viss ir labi. Ok, Viss ir labi. super. Tā. Man salātiņa ir labi. Uztaisīsim maz reklāmas pauzīti, tūlīt būsim atpakaļ ar finišu mūsu šoviņam. Yeah. 25. novembrī Augšlīgatnē, Ozolainē, Gurmando. Vidus jūras vakariņas. Vienkārši garšīgs, ņemīgs, tepat no maz virtuves uz jūsu šķīvīša. Zviedru galds, garšīgs, ņemīgs, gaidām ciemos. Lietas var nopirkt gurmando.lv. Baiba, mēs esam pie finiša, pie pēdējās. Vispār ātri izbija pareizi. Bet bija labi, ja? Jā, man patīk ātri ēdieni. Es paņemsim tad drusku ļoti labu grieķu. Olīveļa. 23 olīveļa. 23, kas iero, ja? Pudlai. Jā. Mēs šodien visam saucam cenas klāt. Jā. Tāds viss rēdienas būs. Tad, ko mēs izdarīsim? Man šeit ir jau novārīta pasta. Jā. Es uztaisīšu tev vienu smuku porciju. Labi. Tas ļoti smuki izlidoja iekšā un ārā no pānas. Pasta pie manis tiecās. Nu. Jā. Tagad mēs... Un tad tu atsevišķi vēl to apsildi, apcep. Nu, principā šitas jau ir gatavs, vienkārši es tagad taisīšu tā kā restorānā. Iztaisies vienkārši. Jā, es gribu tev uztaisīt, lai tev skaisti porcija ir. Šitā tu rādi, kā jūs restorānos darat. Pirms jūs pasniedzat, jūs vēl uzsildat. Nu, ne jau tā, bet zini kā, ja restorānā visi sāk gatavot tieši no nulles, tad nedabūtu. Baigi ilgi jāgaida. Būtu baigi ilgi jāgaida. Kur tās ķemītes ir? Mums tā kā ķemīte ir jātara. Ore, kur tu esi mazais mīlīgs. Klausies, tu zini, kad Latvijā kaut kad tas Mišelins būšot? Nu, un kam tu iedod? Es vispār baigi maz par restorāniem tagad staigāju, jo pēc, ka es dzīvoju Jūrmalā, tā kā es pabeidzu visus darbus, es braucu uz Jūrmalu, uz mājām. Nu, kur tur restorāns? Kāds? Nu, mājas. Nu, un Jūrmalā es baigi retēju uz restorāniem. Nu, ja es aizēju pie Laurīša. Pie Laurīša, vai ne? Jā. Bet Laurīts būtu nopelnījis vienu Michelin. Nu, reizēm. Bet Michelins ir... Es īstenībā nesaprotu to kritēriju, kam viņus tur dod. Ja viņus dod kaut kādiem ārprātā, eksplozīviem, kaut kādiem ķupuņķuķi, kaut kādiem tādiem, nu, tad lai dod. Bet ja vienkārši parastam garšīgam ēdienam, tad lai dod Laurītim. Viņam garšīgs ir. Viņam ir garšīgs. Jā. Viņam ir garšīgs un forši var iet pie viņa. Jā. Labi, uztaisīsim vienu smuku porciju tev, lai tu varētu. Jā. Ai. Uztaisīsim tādu mazu porciju. Iedod ķemīt arī. Iedod. Jā, ķemīts, jo man ļoti garšo ķemīts. Nu, normāli, taču visiem garšo ķemīts. Kam tad negaršo ķemīts? Jā. Es kaut gan zinu, man ir stilista meitenīte, ka viņai ārprāts kāda alerģija ir no jūras veltēm. Tā kā riktīgi? Viņai varētu negaršot. Nu, riktīgi, jā. Es tā nebiju dzirdējis, ka tā var būt. Nu, tā, ka brātro palīdzību jābrauc. Nopietni? Nu, tas jau ir nopietni. Tas ir cilvēkiem. Tas kādreiz ir jātiec restorānā. Arī, teiksim, reizēm ir, kad cilvēki saka, viņiem ir alerģijas. Tas ir jāuztver. Ne, tas ir nopietni, jā. Tas ir nav tā kā... Jo viņai pat ir, cik es sapratu, ir slikti, ja ar to pašu nazi ir griezta, piemēram, kaut kāda zivs un pēc tam kaut kas, ko viņa ēd, kas nav zivs. Okay. Nu, kā mēs šodien saucām ēdienas vidusjūras? Nu, es gribēju viņu nosaukt par vidusjūras espargalīnī. Nu, labi. Vienkārši ir tomātu mērcē zivtiņa. Viss kaut kas tomātu mērcē. Bet ir... Nu, es to ķemīju tagad. Tu tagad to nesaki tikai, jo mēs esam... Es izslēgsim kameras. Tev garšo vai negaršo? Jā. Tagad izslēdz kameras. Nu, ļoti garšo. Nopietni? Guda vārds. Ļoti. Nu, es to ķemīju tāpēc vispirms. Bet tu jau... Ok, labi, nav izslēgts kameras. Vienkārši. Es gribēju zināt, vai tu mānies vai nemānies, vai tu vienkārši... Bet es jau īstenībā, zinu kā, kad tu redz un pasmažo to pirmo gabaliņu, pagājušo tā tomātu mērces vīns izdarīja savējo, vai ne? Vīns? Ko? Vīns? Iedomājies. Tas pārējie... Un kā tev mērces garšā? Es vēl mērces pagaršojas.
Es vēl tikai to vispār. Ir labs. Tur kaut kas tāds vēl. Man liekas, ka vajadzētu vēl drusiņu mēcīgi tev uzlikt. Zini, kāpēc? Sāli vairs nevajag, jā? Tev prasās? Nē, sāli nevajag. Un tā kīndze ir ļoti labā. Un garnelīt arī dabūjām? Vēl nē. Vēl nē, pagaidīs, vēl nē. Baigi, vai. Un tad es šitā taisīšu. Īstenībā, jo tā jau ir reizēm, es jau tās ķemītes arī atļaujos. Pa lieliem godiem. Tu jau, es domāju, ka tev pienākās. Tur ir vienkārši astīt. Tu astīt nevajagies. Tas ir tās, vai likt astīt vai nelikt astīt. Mums kāda salvetīte ir, man šeit nav. Ir, es atradu. Noplēšumā. Noplēšumā, bet tas jau arī. Jomuļ. Cik mīļi. Dievs. Labi. Īstenībā man patīk, kad astīts ir klāt. Man patīk viņas vizuāli, man arī patīk, ka garnēls paņemt rokā. Vienalga restorānā, nerestorānā, sparģēls varēs te pirkstiem garnēls. Man liekas, riktīgi forši. Tagad iesim pie salātiem. Tā ir tāda ļoti vienkārši. Man liekas, ka ļoti vienkārši, jā, ļoti vienkārši. Man vienkārši liekas, ka tev vajadzētu drusciņu pipariņu tev klāt, ja pipariņi ir forši priekš aromāta. Zini kā, mēs sāli arī nelikam klāt pie mēcītes, jo tas siers, tas ir gorgonzola. Tādā var atsvaidzināt. Man ļoti patīk, ka tu teici, parasti salātiņi. Tieši parastus viņus tā gorgonzola padarīja. Jā. Bez gorgonzolas viņas būtu diezgan sarežģītas. Baigi sarežģītas. Gorgonzola, garšīgs bumbieris, pekāna rieks, laba olīveļa, laba un čirbauda. Visi labs. Kopumā. Paldies, ka tu man uzaicināji. Jā. Šī tik Man ir garšīgi. prieks, ka tu arī atnāc. Es domāju, tu tāda, tagad tev ir humora šovs, vēl tagad filmēs. Saimnieks meklēs, man nedēļā 2 raidījumi. Jā? Jā, un tāpēc es šodien tā. Ok, uz slēgšanu man viena lieta, ko es gribēju tev pajautāt. Kā tu to dari? Tu šito darīsi daudz gadus. Reāli. Tev ir rīta raidījums, kas sākās cikos? 7. Katru rītu brauc no Jūrmalas uz Purciem. Pļaunieku Purciem, tur tās galds, Zelzels iela. Katru rītu, tas nozīmē, ka 6 izbrauc? Nē. 6:20. Ok, 6:20. Visi radari manējā. Tu tagad, reizēm tu arī nes tur pašā sākumā. Tur ir viņas sākumā. Nu, ir labi. 7. Un tad ir vadīšana, kāzas, saimnieks. Kas vēl? Humors šovs tagad ar Valteri, ja? Nopietni, jā, tas saucās, jā. Un tad vēl ir, vecais, ne jau vecais, bet katru viņu nosauc. Dzīves takas blakus gājas. Jā, šits te, gads. Jā. Un viss tas ir. Jā. Kā tu to izdari? Tā var. Bet labi. Tu esi amazing. Jā. Tu esi tiešām amazing. Jā. Es tev to gribēju vienreiz. Bez visiem jokiem gribēju tev paslavēt, ka es tiešām domāju, ka tu esi fantastisks sieviete. Brīnišķīgs cilvēks. Paldies, savu mīļo draugu. Es tev vēl saucu arī par savu draugu. Jā, es arī. Un es domāju, es gribu tev novēlēt visu to labāko turpmāk, lai viss notiek smieklīgi, tiekamies vēl. Lai nebūtu tā, kad nākošais, kad atnāks raidījumu, teiks, klausies, Tani, man liekas, ka... Jā, galvenies. Zini, kas ir cilvēkam? Es atceros. Mums abiem diviem. Galvenais, kas ir jāatcerās. Lai mēs nesaietu etiķī. Nesaiet etiķī. Jā, jo es redzu vienu otru baigi foršo cilvēku. Un aizgājis etiķi, Jā. Un tas nav forši. Tas tā kā... Slikti, viss ir slikti. Un tas ir vecums. Jā, un tas ir, kad atkal pie man tēvi, mans tēvs arī, ka kaut kas slikts ir jātur kaut kādu labu tajā lietā. Jo visu laiku būs slikti laiki, būs kaut kas... Jā, jāiet uz bērēm, jāpriecās, ka tur ir labs ēdiens gal beigās. Visur vajag atrast kaut kādu labumu. Kaut kur. Jo, piemēram, man vīram ļoti patīk bērēs tieši tas mielasts, jo tur viņš dabū to, ko es nekad netaisu. Zinu, ko es netaisu? Mieltos karbonādi. Bet tā ir štēle. Jā, bet es netaisu, un riebjās miltos. Es mēģinu jau 10 minūtes noslēgt šo raidījumu, pateikt čau visiem, ka viss bija baigi forši. Viena lieta, vēl pēdējo jautājumu. Kāpēc tā kūciņa? Ērēs. Jā, man viņa arī besīja. Salvetē. Vienmēr. Viņš kam? Un neviens nezin. Nu labi, viena nezin, lai cukuru dabūt augšā. Ko lai cukuru dabūt augšā? Nē, cilvēkam, zinām, viņš visu dienu ir izsāls, it kā pareizi ir. Apēst sākumā saldumiņu.
lai dabūtu cilvēku cukuru. Latvieši kristieši, šis ir no Indijas, no Jā, bet no kurienes viņi dabūjuši to zināšanu? Es arī nezinu, tas saldais vīns, kas nav... To es vispār ienīstu. Saldo vīnu. Pīrāgs? Pīrāgu, tas ir Latvieši. Nē. Viņam kas tev ir? Pasaka, čau, tā visiem paldies. Paldies jums. Tas, ko mēs runājam, tas varbūt nav nopietni. Un kaut kur mēs piemelojam, kaut kur mēs pieliekam klāt. Bet ēdiens ir garšīgs. To mēs nemelojam. Kur mēs? Nu, izbrīd. Tas jau tu palīdzēji. Izbrīd. Ļoti garšīgi. Nu, ok. Tā arī bija. Čau. Tā. This is the firewood. Firewood is now burning, says. This is stool.